Mani sauc Edgars. Nodarbojos, vai visdrīzāk kādreiz nodarbojos ar mūziku grupu, kur mēs spēlējam metāla mūziku. Un kāpēc es saku kādreiz, jo šobrīd ir tā grupa tā nedaudz pabrukusi. Jā, visiem personīgās lietas ir. Tāpēc laika trūkuma dēļ mums sanāk retāk mēģot veikt mēģinājumus vai vienkārši uzstāties vai rakstīt jaunu mūziku. Nē, jūs gribat to kontestu spēlētāju, bet jāskatās, kā vispār. Kā tur bija, cik daudz jāmaksāja par šo te degvielu? Kā sadala to? Karoči, es nezinu. Nā, tas ir galvenais, bet lauba. Sekot lauba dzimumā. Tā ar saviem grupas biedriem es iepazinos tā diezgan spontāni. Grupa iesākās ar to, ka es ar savu klases biedru iesākām kaut kādu darbību veikt ar mūziku. Un tas pavilkās tā, ka mans klases biedrs pazina citus cilvēkus, tad tas cits cilvēks pazina citu cilvēku. Mēs savilkām tādu kolektīvu, kur mēs veidojam un spēlējam mūziku. Un arī manā grupā arī piedalās mans brālis, piedalās arī grupas biedru arī brālis, tā kā citu grupas biedru brālis. Tāpēc mēs esam diezgan pazīstami ar viens otru. Un jā, mēs jau pazīstamies kopā jau kaut kādus 6 gadus jau. Tajā aplikācijā, bet man joprojām vēl nav. Sārkots viņš? Nā. Es laikam sanāk, cik ilgi tā grupa ir, no 2019. gada. Vienalga, cik tie gadi ir, un es ģitāru spēlēju. Man liekas, grupā es pievienojos šogad, un es spēlēju ģitāru. Tev patīk braukt? Patīk braukt. Labai Igaunija, tas būs awesome. Vēl ar šarādi. Jā, ar nepierast. Jā, nepierast liela. Viņi arī turpina šeit dzīvot, jā? Es nezinu, tā kā jā. Vienkārši, nezinu, viņiem nav krimināla atbildības. Bet arī tādi vispār galīgi, jā, kas ir. Mums ir tāda problēma, jā, ka mums nesanāk veidot mēģinājumus kopā, jo mums ir daudz laika trūkumu. It īpaši, jā, es šobrīd dzīvoju Rīgā, un pārējie grupas biedri dzīvo Valmierā. Daļa dzīvo Valmierā, un viens arī pat dzīvo Cēsīs, tāpēc mēs pat visi neesam īsti no Valmieras šobrīd. Lūk, jā, man ir darbs Rīgā, es dzīvoju Rīgā, man ir vēl universitāte. Plus arī ir tādi faktori kā draudzenes arī visiem. Dažreiz, kad es tā kā vēlos aizbraukt uz Valmieru, ja, un tā kā es esmu tur dzimis, un man tur arī vecāki dzīvo, taču es esmu ticis tādā stadijā ar savu draudzeni, ka es tā kā nevēlos no mājas iziet kaut kādas 2 dienas prom. Ja? Tā kā 2 dienas ir maksimums, kad es esmu prom no savām mājām. Jūs esat pamuļķi, mudaķi. Loma. Tas ir īstenībā atkarībā no gara stāvokļa. Ja es jūtos tāds runātīgs un tāds atvērts, un es varētu, nezinu, visu kaut ko izdarīt, un man ir daudz enerģijas, tad es noteikti iešu. Man noteikti patīk labāk pie mikrofona runāties un vienkārši dziedāt.
Jā, tā loma ir visforšākā, un tad tur vislielākā enerģija arī tiek izdot ārā. Sākotnēji, jo es taisīju komiksus, un tagad es kā zīmētu vienu tāli, kā viņam vajadzēja giču spēlēt. Un sākumā es nezināju, kā vispār zīmēt ģitāras un tam līdzīgi, kā akordu pozīcijas. Es mēģināju pats kaut ko iemācīties, un man tas stipri patika nekā tā zīmēšana. Jā, tā vienkārši viss sākās. Es spēlēju, tāpēc, ka man patīk tā visa kultūra ap to, un man bija vecākais brālis Edgars, kurš ir grupas vokālists, un viņš man savā ziņā ieved tajā visā. Mēs taisam! Mēs esam Igaunijā, Tartu. Jo! Un kā saka? Manītis, benzīnās! Un kā saka? Banki, rokas, Mazgā! Nemazgā. mazgā. Uldis, rokas mazgā. Pasties uz Uldi, viņš izstāsta. Pasties uz Uldi! Viņš rokas mazgā. Ma nägin Karoliinel on mingi, ma ei tea, ühte mingi 5 mehest praegu. Es varu pazīt Džeku? Jā. Džeks no ir? Jā, viņš paiknī. Un augstāk. Katrs pasēki jau vienu mūli. Es aiztaisīju, pagad, tur no otrās puses. Ķipa, tur ir kaut kāds veikums. Izdegšana ir problēma. Tā ir pat ļoti būtiska tēma. Šobrīd saskaros ar to arvien biežāk. Tīpaši, ja man ir savs darbs personīgais un universitātes darbi, ar kuriem dažreiz es spēju pat netikt galā. Un te rodas jautājums, kur man ir laiks grupai, ar grupas padarīšanu. Tāpēc jā, tā ir noteikti problēma. Es negribu sev pārslogot, tā lai es tiešām neiekrītu tādā bedrē, ka es palieku ļoti bēdīgs. Varbūt izdegšanās spektā varētu skaitīties tādā veidā, kad grūti atrast to vajadzīgo iedvesmu, lai kaut ko jaunu sacerētu, lai kaut ko unikālu, bet tajā pašā laikā tas vēl līdzinās Gerārijam. Ar tikt uz mēģinājumiem man nav problēmas, un es arī, es vienmēr es labprāt nāku uz mēģinājumiem, nav īsti baigi daudz bijuši tādi brīži, kad ir baigi kāpīt, kāpēc jānāk. Vairāk ir tas, kad pēc mēģinājumiem, kad, piemēram, mēs visu laiku runājam par jaunu mūzikas rakstīšanu, un tas šķiet forši, bet tā kā ir vienmēr ir ļoti grūti izdomāt tieši šīs grupas kaut ko jaunu, jo es domāju, ka Gerārijam ir ļoti specifiska skaņa, ļoti konkrēta skaņa, un viņi arī pilnveidojās mēģinājumos visvairāk. Un vienkārši kā kaut ko jaunu radīt priekš šī projekta man personīgi ir diezgan sarežģīti, jo nevienmēr sanāk dabūt to esenci. Jā, tas efektē, tas nes efektē, bet iespaido man mentālo veselību, jo es palieku dusmīgs uz sevi par to, ka lietas netiek darītas, un tas nav tīri veselīgi tā atskatoties uz to. Jo,
Jo, man personīgi man patīk tas, ka lietas tiek darītas un laicīgi tiek darītas, un, piemēram, universitātes darbiem arī ir, ja tu ieeji tādā ciklē, ka tu esi paredzējis kaut kādu darbu izdarīt, un tu to darbu neizdari, tad tu ej tādā ciklā, ka tu turpini tā darīt un visdrīzāk nedarīt tos darbus. Tāpēc, jā, tas ir ļoti būtiski arī mentālajai veselībai. Es gribu dzīvot tādā mentalitātē, bet tādā filozofijā, ka es negribu neko nožēlot, jo tā ir tā kā sevis nīcināšana, ka tu atskaties atpakaļ un kaut ko nožēlo. Manuprāt, tā nevajag domāt. Bet jā, noteikti es vēlos, lai grupu arī pārceltu Rīgā. Tas būtu ļoti forši. Mini, bet tāds sapnis, kur tā kā, jā, es pabeigšu universitāti un došos Valmierā strādāt, un es varēšu turpmāk tagad mēģot ar savu grupu un tā tālāk. Gerārijā cerams joprojām būšu, un es ceru kaut kādas arī vēl citos veidos mākslinieciski izpausties. Es lielu nezinu, bet es ceru, ka es kaut kur mācīšos, zinu, kā vēl draud armija, tā tālāk. Kaut ko jau darīšu, centīšos vēl būt radošs, te vēl redzēs.